Pašlaik ir priekšvēlēšana aģitācijas laiks, priekšvēlēšana kampaņas laiks. Man šis jēdziens priekšvēlēšana kampaņa nešķiet īsti adekvāts un pareizs. Es gribētu to salīdzināt ar kādu stāstu, ko reiz viens no maniem mīļākajiem pasniedzējiem stāstīja par eksāmenu. Viņš teica tā, ja tu esi apzinīgi mācījies visu gadu, tad pēdējā dienā pirms eksāmena tev vairs nav jāmācās. Un otrādāk, ja tu visu gadu esi bumbulējis, tad arī pēdējā dienā tu es neko nepagūsi iemācīties. Attiecīgi, attiecinot to uz politisko darbību, ja 4 gadu griezumā, šajā gadījumā 3 gadu griezumā, partija ir godprātīgi strādājusi, tad arī bez lielas kampaņas, bez mākslīgas kampaņas, partija var cerēt un sagaidīt to, ka vēlētāji dos iespēju turpināt iesākto un iespējams dos iespēju savu programmu īstenot jau krietni lielākos mērogos, nekā tas ir izdevies līdz šim. Un man šķiet, ka mēs šim eksāmenam visa šī vēlēšana cikla garumā esam gatavojušies godam. Ko mums var pārmest, vai pareizāk sakot, ko mums parasti pārmet publiski? Mums pārmet, piemēram, to, ka mums ir bijušas problēmas ar ministriem, vai ka ministri bieži mainījušies. Jā, var atzīt, ka ministri tiešām ir mainījušies, taču, manuprāt, tas ir jāuztver ne tikai kā mīnus, bet savā ziņā tas ir pat plus. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu ministri ir turējušies nevis pie amatiem, bet turējušies pie principiem. Faktiski visās situācijās, kur mēs runājam, kur mūsu ministri vispār zina pārmetumus, tad šie pārmetumi ir bijuši saistīti ar to, ka viņi ir turējuši savu vārdu, ko ir devuši darba devējiem, ko ir devuši vēlētājiem, kas mums dod iespējas īstenot mūsu politisko programmu. Es domāju, ka mēs varam lepoties arī ar paveiktiem darbiem. Mēs esam, protams, vienmēr var gribēties vairāk, bet lietas, ko mēs esam paveikuši dzimstības veicināšanā, demogrāfijas programmā, gan attiecībā uz pabalstu sistēmu, gan attiecībā uz bērndārstu pieejamību, gan attiecībā uz neapliekamā minimuma un atvieglojumu par apgādību esošiem bērniem un citiem pasākumiem, mēs varam būt pamatot lepni. Viena no pirmajām lietām, ar ko Nacionāla apvienība startēja politikā, bija atziņa, ka valstī ir jādefinē savs mērķis, kāpēc Latvijas valsts pastāv. Mērķis ir definēts, ir pieņemts Satversmes preambula, jeb Satversmes ievada daļa, par ko Nacionāla apvienība cīnījās ārkārtīgi aktīvi, un arī šobrīd mēs varam teikt, ka Latvijas valsts pamati, Latvijas valsts mērķis ir iekalts stiprākajā no Latvijas dokumentiem Latvijas Satversmē. Mēs ļoti gribējām pārtraukt uzturēšanās atļauju tirdzniecību pret nekustamā īpašuma iegādi. Tas nav izdevies pilnībā, bet tomēr mēs atkal varam runāt par ļoti būtiskiem ierobežojumiem, par būtisku sliekšņu pacelšanu attiecībā uz šiem darījumiem, uz papildus iemaksām fondā. Tādi ir veikti pasākumi, kas lielā mērā apgrūtinās šo biznesu, tad arī šajā jomā mēs varam runāt par panākumiem. Kultūra. Es domāju, ka sen neviena partija nav izvirzījusi kultūru par savu prioritāti tā, kā to ir darījusi Nacionāla apvienība. 2013. gadā mēs faktiski kultūras budžetu esam papildinājuši par 25%. Mēs esam divkāršojuši atbalstu valsts kultūra kapitāla fondam. Mēs esam veikuši daudz labas iestrādes kultūras jomā, kas sakrīt ar Nacionālās apvienības ideāliem, programmātiskiem uzstādījumiem. Un pirmo reizi ir tāda situācija, kad kultūras organizācijas uzskata, ka tām nav jārīko priekšvēlēšanu debates, jo tā kultūras nozares pārvaldība, kāda īsteno pašlaik kultūras ministrija, viņas pilnībā apmierina. Es domāju, ka, ko teikt par Nacionālu apvienību, vai mēs patīkam, vai mēs nepatīkam, kādam piekrīt mums vai nepiekrīt, bet mēs varam būt droši par to, ka mēs esam turējušies pie saviem dotiem solījumiem, ka mēs esam visiem spēkiem darījuši to, ko mēs esam solījuši vēlētājiem un par ko mēs paši jūtamies un esam pārliecināti. Un tomēr, ja mēs runājam par kampaņu, tad mēs šai nosacītajai kampaņai esam izvēlējušies 2 vadmotīvu vārdus.
tā ir drošākā izvēle. Manuprāt, tas ir vēstījums, ko mums ir jācenšas nodot saviem kaimiņiem, draugiem, paziņām, tiem vēlētājiem, kas vēl nav izvēlējušies, par ko balsot, tiem, kas vispār nezin, vai iet balsot. Šajā ģeopolitiskajā situācijā Nacionāla apvienība tiešām ir drošākā izvēle. Tas, par ko mēs esam runājuši gadiem ilgi, un kad cilvēki ir policijā konkurenti, ir smīkņājuši, ir teikuši, ka mēs biedējam ar to, kas realitātē nepastāv, šodienas realitāte pierāda, ka mums ir bijusi taisnība. Šodienas realitāte pierāda, ka mēs jau tad esam runājuši par tām problēmām, ko šobrīd sāk apzināties visi. Protams, ka iespēja Saskaņas centram nonākt valdībā pašlaik būtu daudz bīstamāk nekā jebkad agrāk. Nacionālās apvienības klātbūtne iepriekšējā Saeimā nodrošināja to, ka šis negatīvais scenārijs nepiepildās. Es uzskatu, ka mēs bijām tie, kas nodrošināja šo lūzumu punktu. Esmu pārliecināts, ka arī Nacionālās apvienības pēc iespējas lielāka pārstāvniecība nākamajā Saeimā būs tas, kas pārvilks svītru jebkādiem Saskaņas centra vai citu prokremlisko spēku centieniem būt par noteicējiem mūsu valstī. Un es teiktu vairāk, ja Nacionālās apvienības strateģiskais uzdevums iekļūstot Saeimā bija par katru cenu tikt valdībā, ielikt kāju durvīs, jo bija ļoti daudzi, kas uzskatīja, ka Nacionāla apvienība uz ilgiem laikiem ir jāatstāj ārpusē opozīcijā, tad mūsu pirmais strateģiskais uzdevums bija būt iekšā valdībā un pēc tam jau pakāpeniski kāpināt ietekmi, tad šobrīd mēs varam teikt, ka mūsu loma valdībā ir pietiekoši liela. Mēs varam teikt to, ka mēs paceļam augstāku latiņu mums būtiskos jautājumos un liekam citiem pielāgoties. Ar savu aktivitāti, reizēm arī ar to, ka mēs esam neēr citiem, mēs cīnāmies aktīvi par savu lietu, bet mēs liekam arī citiem būt nacionālākiem. Bez mums valdība izskatītos pavisam citādi. Mēs esam drošākā izvēle Latvijai. Un uz šīs nots es gribētu novēlēt veiksmi jums šodienas darbā. Es vēlos novēlēt gūt daudz jaunas atziņas, jaunas informācijas, programmas izklāstā, ko jūs šodien dzirdēsiet no mūsu premjera kandidāta, no mūsu ministra kandidātiem. Un es ļoti ceru, ka ne tikai kandidātiem, bet arī nākamajiem ministriem un arī nākamo ministru prezidentu Robertu Zīli. Lai mums visiem izdodas!